Sveiciens visiem! Nu, ļoti jāatzīst smaga nedēļa prognozētājiem un smaga nedēļa daudziem favorītiem. Ne tikai viena nedēļa, bet divas nedēļas, gan trešā, gan ceturtā. Un tieši par šīm divām nedēļām šodien mēs esam 100 jardos ar Pavbetu, lai par tām parunātu un lai tās pāanalizētu. Bet skaidrs viens, analizēt šobrīd kaut ko ļoti sarežģīti. Es teiktu, nu, laikam, kopš sekoja amerikāņu futbolam, ir viss sarežģītāk prognozēt, kas notiek, vai ne? Jo daudz favorīti zaudē, daudzas saudabīgās komandas uzvar, un turnīra tabulā ir tāds kokteilis, ka saprast, kurā virzienā tas kokteilis, uz kuru pusi tecēs, ir baigi sarežģīti. Mēs tieši aizkadrā runājām, ka mēs varētu salikt kaut kādas 15, 16 komandas grozā, uz dūlo izvilkt kaut kādu superbingo. Un tā varētu būt komanda, kas uzvarēs šogad. Jā, tā kā ir ļoti interesanta sezona. Drošākajam kazino Latvijā Pavbet LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un zibi izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc Pavbet LV. Jā, lūkojamies, kas notika trešajā nedēļā. Piektajā nedēļā. Jā, jau, kā skrien laiks, man ir jau aizkavējušies atkal. Liekas, vēl tikko bija sākums trešā, otrā, bet ir jau piektā nedēļa. Jā. Un šeit uzreiz, kas krīt acīs, ir Texans sagrāva Ravens. Ok, Jacksons nespēlē, bet kā var komanda tik smagi pazaudēt savu, es nezinu, identitāti, jā, un neko nevar izdarīt šajā nedēļā 10 punkti. Man šķiet, ka 6. nedēļā viņi samet tikai 3, un komanda pilnībā pazudusi. Mana Superbowl prognoze vienkārši, man liekas, jau ir top kaut kur lejas galā. Jā, tā kā brīnumi notika arī Chiefs spēlē, kur viņi faktiski atdeva uzvaru saudabīgā veidā. Tāpat Bengāls vēl joprojām nav atkopušies no savainojuma, lai gan viņiem ir papildinājums, par ko nedaudz pieskarsimies. Jā. Nu, Cowboyi parasti rezultīvi šoreiz ir izcīnīta uzvara. Saints uzvar vēl vienu Ņujorku. Ņujorkai smaga nedēļa, 5. bijusi vispār pilsētā, abas komandas piekāpušās. Nu, un starp citu, arī pieskarsimies jau skatoties vēl vienu nedēļu, tad Panteras ir pozitīvi pārsteigušas. Jā. Un arī jau 5. nedēļā izcīnīja uzvaru. Mēs pagājušajā raidījumā apskatījāmies 3 komandas, kuras vēl nav guvušas uzvaru. Tad Reku Saints un Panteras ir izkāpušas ārā no bedres. Izkāpušas ārā, vai tur bija Panteras? Nē, Titāni bija viena. Saints un Titāni uzvar, un Jets ir palikusi vienīgā komanda, kas nav guvusi uzvaru un izskatās briesmīgi. Viņi izskatās briesmīgi. Bet jā, tas, ko es teicu ievadā, mums atvainošanās ādažu faniem, mūsu Jaguārs lielākajiem, kas ļoti aktīvi ar mums visiem Jaguārs faniem. Visiem Jaguārs faniem, jā, mēs kaut kā šo komandu tā klusām palaidām garām, bet viņa liek Viņi iesāka vienkārši viduvēji, tāpēc mums nebija baigi runāt par ko, bet tagad ir pēdējās nedēļas. Iesāka viduvēji, bet kaut kas tur notiek. Uzbrukums kā kuru spēli, bet aizsardzība ir viena no top aizsardzībām. Un šajā spēlē 5. nedēļā tika uzvarēta Chiefs komanda. Tā statistika, ko es redzēju, es pilnīgi sākumā neticēju. Tā ir pirmā uzvara Jaguāriem pret Chiefs komandu no 2009. gada. 16 gadi. Tu iedomājies, kā skatītāji, tu 16 gadus skaties vienu komandu, tu labi, nevis tu zini, bet tu domā, ka jūs zaudēsiet. Jā, tas ir diezgan briesmīgi. Bet jā, viens no lielākajiem papildinājumiem šogad Jaguārs komandai ir Travis Hunters. Tas ir tas spēlētājs, kuru mēs runājām, ka viņš spēlē gan kā wide receivers, gan arī aizsardzībā šeit pieslēdzās. Un man tas likās, es neticēju, ka tas notiks. Man likās, viņam būs viena pozīcija, un tā viņš arī spēlēs. Bet nē, viņš ir laukumā, viņš ir lielisks. Šeit ir viens no viņa ķērieniem. Lawrence šeit arī pats nospēlē ļoti labi, izvarēs no aizsargiem un dod garo piespēli. Un paskatiet, pāri aizsargam noķer, saglabā bumbu. Laba koordinācija. Ļoti laba koordinācija, jā, un ir gatavs. Un šeit viņš arī, protams, tika galvenajā kadrā. Un šo spēli principā izvilka Trevors Lawrence ar savu kļūdu, tad vēl viena kļūda, un tad tomēr iegāja touchdownā viena no pēdējā minūte. Un Lawrence pakrīt, un principā parasti šās epizodes beidzas slikti, bet viņš turpina skriet uz touchdown zonu un vēl vienā kritienā un saņemot sitienu, tomēr gūst touchdown. Bet tur Chiefs aizsargi arī apjuka pilnībā. Jā. Es domāju, ka tur daži jau izslēdzās, redzot, ka Lawrence ir nokritis un kaut kā nesagāja. Bet jā, komanda izskatās, es teiktu tā, mazliet nestabili, bet cerīgi. Cerīgi būtu labākais. Un tagad sezona, kad lēnām tuvojas pusē, mēs jau labi zinām, galvenais ir tikt playoffos. Tur jau viss kaut kas var notikt. Tāda interesanta statistika, ko es atradu par Jaguārs un tieši par Trevoru Lawrencu, ka viņš nav uzvarējis nevienu spēli, kur aizsargi nav atņēmuši bumbu pretiniekiem nevienu reizi spēlē. Tātad 0 uzvaras un 22 zaudējumi. Un tas droši vien neko labu neliecina, bet
tā ir tikai vēsture, statistika, pašlaik tas nav tik svarīgi. Nākamā spēle. Tavi Eagles, kas tev iegāzēja. Jā, citu viņš bija manās prognozēs un pārsteidzoši, zinot to, ka, labi, Broncos nav slikti, bet, Eagles komanda, kas tomēr pagājušā gada čempioni, viņiem ir neliela krīze iestājusies. Un kas ir interesanti, 2 zaudējumi pēc kārtas, par to pieskarsimies, bet ir problēmas Eagles komandai, vai tās ir čempionu paģiras, kurām gan vajadzēja sākties agrāk, vai kas cits, bet tur ir kaut kas iekšā, kā atliņš vārās. Ja mēs pagājušajā gadā ļoti bieži skatījāmies Saquona Barklija izgājiens, atceries tur leciens pār aizsargiem. Man šķiet, ka šogad mēs neko īsti tādu neesam redzējuši no viņa, jā, un komanda ar viņu izslēgusies. Mums uz nākamo nedēļu būs nosacīta interesanta epizode par viņiem, bet jā, Eagles zaudēs arī nākamo nedēļu, bet Denvera klusām, arī apskatīsimies viņus mazliet tālāk, bet klusām viņi sāk parādīties kā vieni no tiem, kas noteikti tiks playoffos. Nevar nepieminēt arī Buffalo komandu, un tā statistika, ko es par viņiem atradu, šajā spēlē viņi zaudēja Patriotiem, bet principā līdz šai nedēļai vienīgā tās komandas, ko Buffalo bija uzvarējuši, bija Ravens, Jets, Dolphins un Saints. Otrais ešalons. Jā, un šīm komandām kopējā statistika pašlaik uz šo spēli bija 16 zaudējumi un 3 uzvaras pa visām 4 komandām. Un tagad, kad pretī nāk kaut kas iedzīgāks, Buffalo zaudē. Arī komanda, jā, tā teikt, kas varbūt radīja pāragru iespēju, ka ļoti labi šajā sezonā, un arī tu viņus ieliki, man liekas, ļoti augstu, vai ne, savas prognozēs? Jā. Tu viņus ieliki, attiecīgi konferences finālā, vai ne? Iespējams, jā. Viņus grūti saprast ir. It kā kaut kas viņiem ieroči ir, bet sāk aizvien vairāk izskatīties, ka tas viss turās tikai uz Josh Allen talantu un cik ilgi uz baltiem diegiem. Jā, cik ilgi viņš to visu vilks, nezinu. Un par pirmo nedēļu tāda vispretīgākā, visnetīrākā spēle, ko mēs redzējām, bija Kardināls pret Titāniem. Tādu zemnieki riktīgi, ne? Zemnieku stāsti, bet... Ar labāku nozīmi zemnieki, nepārprotiet. Un šeit ir viena tāda epizode, tur ir vairākas, bet viena no tādām, kas ir izteikti pretīga, ko diezgan bieži mēs arī NFL redzam, mums šķiet, nezinu, pāršais sezonā, kad... Tūlīt apskatīsimies. Tātad skrējējs skrien uz touchdown zonu. Principā jau viņš ir ieskries touchdownā, izlaiž bumbu, sāk svinēt jau touchdown. Un kas notiek? Tiesneši noskatoties atkārtojumu redz, ka viņš bumbu izlaida pirms touchdown zonas. Un šis noteikums paredz to, ka ja bumba ir izlaista pirms touchdowna, tad... Kas ir paradoxālāk, viņi to spēli zaudēja. Jā, un viņi to spēli zaudēja, jo bumba atnāk atpakaļ uz Tennessee komandu. Un es šādas epizodes esmu redzējis, un es nespēju saprast, kas spēlētājiem galvā notiek, kāpēc tu, nezinu, kaut vai nepārskrien pār tam laukumam, un tad nesāc svinēt. Kā drošība? Cik mēs neredzam šīs pāragrās svinēšanas, kas beidzas ar pazaudētu bumbu? Varam atgriezties tajā diskusijā, ko reizēm par sportistu intelektu, zini, bet, es nezinu, man nav vispār atbildes, kāpēc tā jādara. Aizēja izdarīt, tas tagad apmēram, nezinu, basketbolā tie, kas izmet metienu, skatās otru pusi jau, lai gada vēl bumba. Pēc tīpas, zini, apmēram, piemērs, vai futbolā sit pendeli apmēram un skaties jau kā ir gols. Basketbolā, tas būtu apmēram pirms dankošanas, ka tu jau esi pie groza, tu jau sāc svinēt un beigās aizdanko garām. Tas ir briesmīgi. Saka, ja nebūtu zaudējis spēli, tad tam visam nebūtu tāda vēl nozīme, bet viņi pazaudēja no 21-6 vadības maču. Tur bija vēl muļķīgas epizodes un beigās visu pateica tā Kardināls quarterback Kailī Murrejs sēni. Viņš bija vienkārši izvēmts, izskatījās. Viņa bija vadībā, man liekas, ar kaut kādiem jau 11 punktiem un beigās atdot spēli Tennessee vienai no, es teiktu, vājākai komandai vispār NFL. Briesmīgi, jā. Bet, mācība ir. Man žēl tos, kas bija izmantojuši šo spēli, varbūt savās likmēs. Kardināls, bet 21-6. Man šķiet, ka stabilais ir, un beigās notiek šitais cirks. Es redzēju video, kur tas spēlētājs pēc tam riktīgi dabūja iekšā no trenera laukuma malā, un man šķiet, ka treneris dabūja sodu par to no NFL, par kaut kādu. Nē, bet tur jāsaprot arī treneris. Protams, tu jau 6 punktus skaiti. Zinām to, ka vēl to spēļu ir tik maz amerikāņu futbolā sezonā, un katrai spēlē ir milzīgs svars, un Kardināls jau nav tā, ka vēl zaudējuši cerības, jau kādas tā kā jā. Viņiem tā uzvara beigās, un reāli, viņiem pietrūks viens uzvars. Ārprāts. Tas spēlētājs, viņš skaitās labs, bet es domāju, ka viņam būs tagad filmā Reja Finkla liktenis, ka viņam vienkārši mums jāiet prom no amerikāņu futbola. Par filmām runājot, man kādreiz mums režisors pirms epizodes pastāstīja jauns seriāls, ir interesants par amerikāņu futbolu, kur ir arī par quarterbacku stāsts, kā viņš arī pieļauja rupju kļūdu. Un pēc tam viņš izmaina savu vizuālo identitāti un sāk vēlreiz iet koledžu futbolā, reanimēt savu karjeru.
Aha, labi. Mēs tam kaut kur komentāros varbūt arī būs ieliks mums režisors YouTube attiecīgi tās seriāla nosaukumu, bet ir interesants, es vēl iznācis. Es man ieintriģēju katrā ziņā. Jā. Tā, labi. Varam palaist reklāmu. Jā, dodamies reklāmas pārtraukumā un tad jau attiecīgi arī turpināsim ar, jau tā teikt, pēdējās nedēļas notikumiem, kurā arī netrūka interesantu maču, interesantu notikumu. Drošākajam kazino Latvijā PAFBET LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un zibi izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBET LV. Nu tā, dārgie draugi, esam atpakaļ no reklāmas pārtraukumā un lecam iekšā 6. nedēļā rezultātos, kas tur ir notikuši. Un starp citu, 2-1 ir par skaitļi ir bijuši, kas ir amerikāņu futbolā salīdzinošs retums, nosacīti. Un viens no tiem ir bijis Raveniem, kas absolūti vēl joprojām bez Jacksona ierāva, kā saka, Zarā Los Angeles Rams. Un tāpat Broncos otrā uzvara pēc kārtas, tāpat arī Chiefs kaut ko mostas, uzvarot pietiekami respektablo Detroits Lions Packeriem. Pret sabojātajiem Bengāļiem, diemžēl. Vēl viena uzvara. Bengāļiem gan papildinājums. Veterāns. Jā, to mēs apskatīsimies. Apskatīsimies, bet rezultāts pagaidām viņiem nav. Un Chargers ar Delfīniem man šķita ļoti interesanta spēle. Un arī tavi Lāči. Pietiekami respektablo komandieris komandu uzvarēja. Man no šīm visām komandām sāk aizvien vairāk uzmanību pievērsties Steelers, jo arī par viņiem mēs neesam runājuši. Bišķies pieskārāmies, bet jā. Jā, bet komandā man viņi mazliet atgādina Tampa Bay Buccaneers, kad Breidijs uz viņiem aizgāja. Un pirmās pāris spēles viņi bija tādi klusi, arī smagi zaudējumi bija, bet kaut kā tā komanda aizvien katru spēli labāk izskatījās. Un es to pašu gribu teikt arī par Steeleriem un tieši par arī Rodžersu. Atradis savus spēlētājus, mīļākos mērķus un komanda iedies. Bet viņš vispār neko nerunā, neko sastīklos, viņš dara darbu. Viņam viņš nonāca tiešām vidē, acīm redzot, kur viss patīk. Jo viņš spēlētājs, kurš nekad nav kautrējies runāt, ja kaut kas slikti. To parādīja iepriekšējā gadi. Bet tagad viņu vispār medijos nedzird, jo rezultāts viņam nav par ko sūdzēties, viņš vienkārši spēlē. Starp citu, es arī tagad atceros, ka viņš bija Green Bayā, tad ļoti bieži bija viņa intervijas, kaut bija pretrunīgi tur apgalvojumi. Tagad, kaut kā pazudis. Viņam sanāk un viss dara savu darbu. Bet tā galvenā spēle, kas bija, tā bija tajā piekdienas naktī Ņujorkā uzvarēja, es pat teiktu, diezgan smagi sagrāva Filadelfijas komandu. Milzīgs šoks, bet tāpat laikā arī Giants kaut kas interesants sāk veidoties. Viņi nosēdināja malā Russellu Wilsonu, viņš vairs neko nevar izdarīt, un ielaida šogad draftēto Jacksonu Dartu pie sprices, un viņš dara diezgan labas lietas, un ir arī, es ceru, ka mēs vēl par viņiem parunāsim, bet šogad draftētais running backs Skatebu, kurš ir tā saucamais bruizer, es nezinu, kā tas vārds tulkojās latviski, bet viņa skriešanas stils ir ļoti, ļoti agresīvs. Viņam vienalga, ja viņam kāds nāk pretī, viņš mēģinās viņam izskriet cauri, nevis apskriet apkārt. Un tāda smieklīga epizode, kas šajā spēlē notika, kad nevarēja saprast sākumā, vai būs touchdowns vai nē, un Jacksons Darts vienkārši iedod high five tiesnesim par to, ka man šķiet, ka sākumā arī vajadzēja būt tam touchdownam, un vai viņi paziņoja, ka ir vai nav. Ja tās nav baumas, tad Jacksonam iedeva 25,000 sodu, un tiesnesim iedeva 1,000 sodu par to, ka viņš nav iedevis sodu Jacksonam uz laukuma. Šomiņā, zini? Jā. Starp citu, postskriptum par to seriālu, lai neaizmirstās, Chat Powers saucās, un Hulu platformā tas seriāls ir skatāms, un tur ir interesanti katrā ziņā. Tas tā postskriptumā, bet turpinām. Un šajā spēlē Eagles komanda ne tas, ka neiegūst savu jaunus fanus, bet es domāju, ka liela daļa fanu, kas viņus skatījās, diezgan... Bet noteikti ne Rudolfs Kugrēns, viņš paliks viņiem. Jā, protams. Jo vienā no epizodēm mēs zinām šo tušpušu izspēli, vai ne? Kur Jēlens Hurts mēģina gūt 1, 1,5, vai maksimums 2 jardus, un viņi vienkārši skrien uz priekšu, stumj uz priekšu kaut kas līdzīgs no regbija. Tad šajā epizodē Eagles komanda 4 reizes pēc kārtas vienkārši izspēlē, iet touchdownā, un nevienam nepatika to skatīties. Mēs arī redzam, ka ir pāragri starti, kas netiek svilti joprojām uz Eagles komandu, un trešā reize, tad nākamā būs 4, būs touchdowns, es nezinu, it kā tā epizode nav ne interesanta, ne skatāma, bet ko tu vari izdarīt? Regbi epizode, es to sauktu. Jā, bet ko tu vari izdarīt, ja tas ir atļauts? Bet mana mīļākā epizode no šīs spēles, es skatījos šo spēli highlightos, un es, kad šo epizodi redzēju, es
atina atpakaļ video, man likās, ka man nogļukoja ekrāns, bet šeit mēs redzēsim piespēli un kā tiek nogāsts skrējējs. Šeit Džeksons Dārts izdala piespēli un skrējējs vienkārši ar galvu atstās pret zemi un atkal uzreiz pieceļās kājās. Es nezinu, man likās, ka tur tiešām nogļukoja ekrāns. Un es šo epizodu skatījos, nezinu, reizes 10. Es nespēju izskaidrot fiziku, kā tas notika. Tas izskatījās pārāk traumatiski. Viņiem, zini, kā tā kā Formula 1 braucējiem, tas kakls tiek trenēts ar to vingrinājumu, kur gumijas. Un šitā, zini, viņam varētu būt, ka tas kakls varētu būt arī amerikāņu futbolam, tie kakli ir tā nostiprināti, jo tur jau visu laiku ir triecieni, ka tev var visu kaut kas, salauzt. Es domāju, ka viņiem kaklu šeit muskulatūra ir ļoti spēcīga. Tā izskatījās, ka viņš uz galvas, tā kā cirkulīts šitais te un nokt atpakaļ. Pieņem, ka bruņas arī viņu tur sargā, bet ir diezgan traki. Bet aiziet, ir interesanti beidzot, es nezinu, pa gadiem 5 ir interesanti pastīties Ņujorkas spēles. Jā, Ņujorkas pilsētā ar amerikāņu futbolu ir kā ir. Ar Rodžers atnākšanu bija cerības, ka Jeti varētu būt baigā komanda, bet tur viss izgāzās. Tagad varbūt Giants kaut kā lēnām ar pārbūvēm būs tikuši pie kaut kādas uzvarošas. Jo Jets tagad to visu valk uz pagrabu, jā. Pakers. Šodien jāparunā arī par prieku mūsu režisoram, kurš atgriezies mums ir ierindā klātienē. Viņš ir Pakers fans un Pakeriem viss ir kārtībā un viņi uzvar un viņiem kopumā izskatās ļoti cerīga sezona. Un labi, pret Bengals skaidrs, ka tur nav baigi ko analizēt gari, jo Bengals slikti šobrīd vienkārši izskatās, bet tāpat uzvara jāpaņem arī pret šādu komandu. Un to Pakers ir izdarījuši. Un pagaidām viņi bez lieliem kritumiem uzvar to, ko vajag uzvarēt. Kaut kur varbūt kādu sīvo spēli zaudē, bet pagaidām izskatās ļoti labi. Jā, tāds vienīgais nesaprotamais zaudējums bija pret Browns komandu, to mēs arī apskatījāmies. Un par Bengāls jāparunā. Maniem Bengāļiem tad, man tāds cerību stars teorētiski, bet skaidrs, ka no veterāna gaidīt, ka tagad komanda būs mega mainīsies un būs laba nevar, bet vienlaicīgi, Bengāls cīnās un Joe Flacco ir piesaistījuši savai komandai un katrā ziņā, veterāns, absolūts veterāns, bet kaut ko meklē Bengāls. Katrā ziņā divi veidi, ko Bengāls var darīt šajā sezonas mirklī. Mēģināt, lūk, šādu veterānu piesaisti saglābt sezonu, ieķerties izslēgšanas spēlēs, gaidīt, kad Burrows atgriezīsies, vai otrs variants, tas būtu radikālāks, vienkārši puntot sezonu un vienkārši sākt zaudēt spēles un gatavoties nākamā gada draftam, bet izskatās, ka Bengāls ies pirmo variantu un mēģinās kaut kā to sezonu saglābt, un ar Joe Flacco rokās būs tā svarīgais uzdevums, pa kādai uzvarai dabūt, lai atgriežoties Burrowsam komandai vēl ir cerības cīnīties par Super Bowl. Jā, un Flacco baigi interesanti viņu paņēma, principā tajā nedēļā, kad viņu piesaistīja Bengals, tajā pašā nedēļā viņam arī lika iziet laukumā, un viņš pret Green Bay bija spēlējis jau 2 vai 3 nedēļas iepriekš Browns sastāvā un uzvarējis. Tā kā bija tā interesanti, ka tev pēc 2 nedēļām... Pret viena komanda jāspēlē 2 reizes sanāk. Jā, NFL tā ir, ka pret savu divīziju tu spēlē 2 reizes, bet ne šādi, ka pilnīgi no citas konferences. Jā, tā kā, šoreiz gan tāds, kā tev patīk teikt, pelnušķīts stāsts neizdevās, bet, pagaidām. Skatīsim. Es ceru, ka būs labi. Jā. Un vēl viena komanda, kurai arī vajadzētu pieskarties, un es domāju, ka tā arī drīz notiks, tā ir neviens cits kā Buccaneers komanda. Viņa arī zem mūsu radara visu laiku peldējas, bet viņi uzvar visas spēles gandrīz vai. Man šķiet, ka viņiem ir tikai viens zaudējums. Sastāvs viņiem dramatiski traumēts, bet tik un tā viņiem spēles... Ļoti saudabīga komanda. Ļoti saudabīga. Un kā liela superzvaigzne sāk uzpeldēt Bakers Mayfields jau pagājušā sezonā, pirms 2 sezonām viņš jau sāk par sevi runāt mazliet citā līmenī nekā spēlējot Browns. Un šeit viena no epizodēm, kāpēc viņš ir īsts cīnītājs. Kad šeit viņš ir bumbu, viņš principā jau ir nogāzts, bet tomēr izcīnās. Un šī ir kritiska epizode. 14 jardi palikuši, viņi zaudē spēli. Un ar savu gribas spēku viņš izcīna šo pirmo downu un turpina. Jāatzīst, ka laukums arī bija izārts kā tīrums, ne? Jā. Tur bija tāds konkrēti izārdīts. Jā, un Mayfields pēc daudzu apskatnieku domām pašlaik ir favorīts uz MVP. Protams, sezona ir... Ja komanda būs ar izcilu uzvarošu bilanci viena no labākajām, skaidrs, ka viņam iedos MVP, tad nebūs vispār diskusiju. Jā, un tad salīdzinot, piemēram, šo komandu ar Ravens, teiksim, jā. Tur baigi var redzēt, kā NFL tas strādā traumas. Ja komandā notraumējas kāds spēlētājs, piemēram, Tampa Bayā, tas ir Maiks Evans, kas ir viens no labākajiem ķērējiem līgā. Tik un tā komanda iet uz priekšu, uzvar, vēl satraumē ķērājs, tāpat uzvar. Tiklīdz pazūd quarterbacks, komanda izslēdzās. Bengals, piemēram, jā. Un tas ir... Quarterbacka trauma, tas tikai katru reizi parāda, cik ļoti daudz komandas ir būvēts uz veiksmīgu quarterbacku. Jā. Un to stāstu, kad ielaic kāds otrais quarterbacks, salīdzoši maz ir. Maz. Drīzāk ir tādi stāsti, kad, lūk, ka, piemēram, pirmais quarterbacks slikti spēlē, un tad otrais ienāk. Tādu stāstu ir biežāk, kad, piemēram, notraumēties pirmajam, otrais ielaic.
Jo arī tādā ziņā pagaidām es pat neatceros, kurš bija pēdējais stāsts, kur tiešām otrais quarterbacks ielaicis arī pēc traumas un baigi izvēlēt kādu komandu pārvērt labāk. Es tā uzreiz neatceros. Piemēram, Giants sāk spēlēt ar draftēto. Bet tur atkal bija tas, ka vienkārši nosēdināja. Jā, visādi. Bet grūti vienkārši, tāpēc, ka tu jau tu esi faktiski quarterbacks ir treneris laukumā. Un tev jau uzreiz ielaikt jaunā sistēmā, teorētiski vai grūti un saprast uzreiz, ko darīt. Bet tas notiek, un tas pats arī ir par, mēs bišķi vēlāk skatīsimies, bet kad atstādina komandas galveno treneri, tik ļoti bieži nākamā spēle ir laba tai komandai. Uz emocijām. Kaut kāds uz emocijām, jā, ka kaut kas mainīsies, tā kā redzēs, kā ies tālāk. Apskatāmies, par šo mēs arī runājam sākumā, bet šis ir NFL un Fox kanāla spēka reitings, un tas ir tas, ko mēs runājam. Neviens nekad nebūtu iedomājies šogad Tampa Bay likt kā numur 1, bet te viņi ir. Jā, un augstu redzami Colts augstu, ir Steeleri tāpat augstu, Chiefs pagaidām tikai 10. Raveni vispār ir novēlušies, kur viņi mums ir vispār, 23. Vai ne? Bengāļi skaidrs, tur ir loģiski, ka viņi ir 27. Labi, Jets ir pēdējie, Titāni pēdējie, tur skaidrs, ka pārsteigums, manuprāt, lielākais pagaidām ir Buccaneers viennozīmīgi. Un Steelers, Colts, Buccaneers. Pārējais laikam tās komandas tomēr ir tur, kur vajadzētu atrasties. Un Jaguars it kā ir nokrituši 2 vietas, bet, manuprāt, viņi arī vēl kāps uz augšu, tāpat kā Chiefs kāps uz augšu. Redzēsim, kuras tur kritīs uz leju. Man par Colts vēl projām ir daudz jautājumu, vai tā komanda tiešām ir tik laba, kā to šobrīd rāda rezultāti, bet pagaidām Colts arī viena no tādām melnajiem zirdziņiem kopā ar Buccaneers. Ļoti neticama komanda. Šeit varbūt mazliet grūti iedomāties, kāpēc Bills ir 5. vietā, bet tas laikam tāpēc, ka citas komandas arī spēlē slikti. Jā, tur tā lieta, ka nav tā, ka baigi daudz kāda komanda dominēt. Ir tās, arī tām, kurām tas viens zaudējums nav tā, ka viņas tur būtu wow spēlēt. Tā kā pagājuši, ka Chiefs, piemēram, viņi tur zaudēja to vienu maču, bet tu redzi, ka tā komanda ir, kā roboti vai Eagles pagājuši, ka tas pats, ja, ka viņi vienkārši zaudē to vienu spēli, bet tas tāds, ok, zaudējām, bet turpinām. Tad tagad katra komanda tā, lavierē, nav tā, ka baigi stabili iet uz priekšu. Jā, un varam apstīties. Tas, protams, ir daudz par agru, bet pēc 6. nedēļas, kā izskatītos play-off, ja tie sāktos tagad, un, neviens, es neticu, ka ir kāds skatītājs pasaulē, kurš nav pat Ravens un Chiefs, vai ne? Pirmos sīdus būtu izvēlējies šādu savās prognozēs. Ravens, Chiefs nav, kā tu minēji tikko. Denver pret Steelers 7. Seahawki tur ir parādījušies. Jaguāri atgriezušies. Steeleri tur ir, zini, tur tiešām interesanti. Labi, īstenībā NFC vēl būtu daudz maz loģiski īstenībā. Rams tur varētu būt Packers, Lions, San Francisco, Eagles, tur Seahawks būtu tāda pārsteiguma. Buccaneers skaidrs, ka pirmais seeds būtu pārsteigums. Bet AFC tur gan būtu īstenībā Patrioti pārsteigums, Jaguāri zināms pārsteigums arī. Broncos, Steelers, Colts, tādas komandas, kuras nav pierastas pēdējā laikā redzēt, vai ne? Es domāju, ka ja mēs katru nedēļu apskatītos šo playoff picture, viņš būtu pilnīgi savādāk. Un tad, runājot par vienu no raidījuma tematiem, cik izdevīgi ir būt atlaistam trenerim NFL. Es jums šo prasīju, vai es sākumā negribēju tam ticēt, bet tiešām tā arī ir. Tennessee atlaiž treneri. Tā ir pirmā komanda šogad, kas atlaiduši savu treneri. Viņš bija drausmīgs. Pagājušajā gadā viņš bija drausmīgs, šogad viņš ir drausmīgs un diezgan loģisks lēmums. Bet līdz 2029. gadam viņš pelnīs. Pēdējais cipars ir 700,000 mēnesī. 700 pakas mēnesī par neko. Es nezinu, vai ir kāds izdevīgāks darbs pasaulē. Nereāli. Šādi Amerikas sportā ļoti unikāli daudziem tiem līgumiem ir daudzos sportos, ka tev vēl tiek maksāta alga, 5 gadus pēc karjeras beigšanas, piemēram, ka tev vienkārši tas līgums noslēgts tik neadekvāts, ka tu vēl saņem algu vienkārši nespēlējot. Un man nav skaidrs no komandām, kāpēc nav kaut kādi standarti uzlikt, cik uzvarām būtu jābūt, lai tu šīs izmaksas varētu dabūt. Kā var sākt sezonu ar 0,6, un tomēr pelnīt vēl šādu? Mācis. Kā biznesmenis izcils. Izcils biznesmenis, jā. 7. nedēļas spēles, Jāni. Jālūkojas, kas mums būs epicentrā. Un tad jāmin, ka es skaidrs, ka Steelers ar Bengals labā laikā uzreiz tā jau ir ceturtdiena, Nevis labā laikā, bet tā ir ceturtdiena, un to var pasakot līdzi uzreiz, vai Rodžers turpinās dominēt un notasīs arī manus Bengāļus. Vēl no mačiem Texans Seahawks, kas ir pēdējā spēle, tas jau ir nākamā nedēļā, pirmdienā. Arī divas komandas, kas
pietiekami labi spēlē. Nu, Buccaneers pret Lions, starp citu, manuprāt, spēle, kas arī nav pat nedēļas nogalē, bet nākamdien ļoti labai jābūt. Kas vēl mums ir labi, Raiders Chiefs, tur viss ir skaidrs, manuprāt. Eagles Vikings varētu būt interesanti. Eagles Vikings, jā. Nu, un arī jāmin, ka Londonas spēle ir. Pie tam ļoti laba spēle. 2 playoff komandas, Rams pret Jaguāriem. Jā, Jaguārs beidzot savās otrajās mājās. Jā, un īstenībā londoniešiem ļoti labs mačs. Abas komandas cīnās par izslēgšanas spēlēm. Abas komandas labi ir iesākušas sezonu, un tad būs tāds laba klape, jo bieži jau trāpās, ka Eiropas spēles, ka komandas vai nu kāda ir vairs neko nevajag, vai vienkārši, tāds atbrauc uz šovu, bet te būs reāli baigā kauja. Tā kā Londonas faniem, tie, kas brauc ar varbūt kāds no Latvijas, tad tiem būs liela priekšrocība. Un Fox arī izvirza kā nedēļas spēli komandieris pret Cowboyiem. Jo tur varētu būt baigājis punktu daudzums. Abas komandas ir tādas, kas tur gūs daudz punktus, ielaiž daudz punktus. To, ko apskatījām iepriekšējā epizodē par Cowboyiem. Uzbrukums labākais, aizsardzības sliktākā. Tur arī pret komandieris varētu būt konkrēta izpildīšanās. Bet, protams, manā ekrānā Lāči pret Saints tāda vidusmēra līmeņa spēle droši vien, bet Lāčiem tā ir laba iespēja īstenībā vēl vienu uzvaru un arī kaut kur pakāpties. Man patīk, ka Lāčos var redzēt, ka šis bijušais Lions treneris sāk savu rokrakstu veidot, un ar katru spēli kaut ko jau vien iedzīgāk, un beidzot negribās pārsēt Lāču spēli. Un 2 komandas ļoti spēcīgas uz papīra atpūšās. Buffalo un Raveni šajā nedēļā nespēlē. Raveniem iespēja varbūt pirmkārt lieku zaudējumu nedabūt, gaidīt, kad atgriezīsies Jacksons, un atkal sākt no ar svaigu prātu jau pēc 2 nedēļām. Un man šķiet, ka viņam arī būtu jābūt atpakaļ uz nākamo. Vajadzētu būt, tad viņam sākās skrējiens pēc playoffiem. Tad jāsāk skriet pakaļ playoffiem. Nu, ko, Nik? Sāpi, pirmkārt, Jāni, pirmo reizi raidījumu vēsturē Jānim ir labāka bilance nekā man. Ja domāju, cik smieklīgi būtu, ja tā arī būtu vienīgā epizode, kad tā notiks. Šī ir jāpiefiksē pagaidām. Bet nē, starp citu, es galīgi, ja tagad tā skatītos vēlreiz, vai es liktu vēlreiz šādas likmes? Jā, es liktu. Gan Eagles mājās liktu, gan Chiefs liktu, gan Seahawks liktu. Pilnīgi neviena neizgāja. Man izgāja Colts un Lions, bet tā, kas man likās visdrošākā Chargers pret Washingtonu, tur bija izšķīdi, jā, un tur man bija lielākā likme, līdz ar to es esmu tev priekšā tikai tāpēc, ka tev gāja švaki, nevis tāpēc, ka es kaut ko baigi izcēlu. Apskatāmies arī mūsu bilancī. Es ceru, ka mums ir ielikti. Jā, nu lūk, šeit mēs arī tādu savelkam šogad. Mums šī ir 3. epizode, vai ne? Datumi laikam nepareizi. Nu, jā, tas sanāk iepriekšējās epizodes, 2 iepriekšējā epizožu datums, kad mēs esam prognozējuši uz to datumu, kāda mums ir bilance attiecīgi pēc tām likmēm. Tad mums tagad ir 96 man ir. 908,7. Nu, tev pagaidām ir 4 no 6 šo zonu, man ir 3 no 6. Nu, man ir laiks saspuroties, un tad apskatāmies, kas mums ir. Tā, nu, tu gribi sākt? Es varu iesākt, jā. Nu, es īstenībā nevis izmisumā, bet ir jau tādas riska faktori. Nu, pirmkārt, Lāči pret Saints. Saints vēl joprojām uzskata par vienu no vājākajām komandām līgā, un Čikāgai tiešām, kā saka, esmu tik izmisis, ka uz Lāčiem likšu. Un visās pagaidām 5 pa 10 vienībām, un Čikāgas uzvarēs ar vismaz field goal vienu savā laukumā, manuprāt, ļoti loģiski. Čikāga sāk spēlēt labāk. Nu, Jets pret Pantērām 50-50 mačs, bet, kā mēs runājām, Jets pagaidām laikam ir ar vissliktāko sniegumu kopā ar Titāniem. Titāni vismaz kaut ko uzvarēja, Jetiem vēl projām bēdīgi, un Karolīnai toties 2 uzvaras pēc kārtas ir. Un man jau šķiet, ka Karolīna pēc 2 uzvarām pēc kārtas jauna azartiska komanda varēs to 3. paņemt. Manuprāt, field goal pārsvaru labs koeficients 2,02. Un Eagles pret Vikingiem. Eagles arī pēc 2 zaudējumiem neticu, ka esošie čempioni zaudēs 3 spēles pēc kārtas. Pārāk īsa sezona, lai tā, teiksim, tā atslābinātos. Es domāju, ka Eagles nākamo spēli aizies tā kā uz Superbowlu ar apziņu. Mums ir obligāti šis mačs jāuzvar un neļaus Vikingiem uzvarēt. Jā, nu, man liekas, pret Jets ir jāliek tik ilgi, kamēr viņi kaut ko beidzot parādīs, vai ne? Jā. Tur nav loģiski likt. Man bija ļoti grūti izvēlēties likmes. Tu arī Pantēras paņēmi, jā? Es atvēru Pafbetu, es izgāju cauri sarakstam. Es sapratu, ka es nevienu tādu acīm redzamu, ko es parasti ieraugu, es nevienu neredzēju. Un es gāju vēlreiz, un šis ir tas, ko es atradu. Man arī patīk Pantēras, jā, tieši tā paša iemesla dēļ, es gan mazliet piesardzīgāk, bet 10 uzmanīt uz Pantērām. 10 man ir arī uz Colts, kaut arī man ļoti patīk. 50 mačs arī tāds, ne? Jā, bet Chargers pēdējās 2 spēlēs kaut kas viņiem vispār neiet uzbrukuma līnija ir nekāda, un Colts tieši aizsardzības līnija ir diezgan laba, tāpēc man patīk Colts izredzes šajā spēlē, un 2,07 koeficients aiziet, tas man der.
Un otra spēle šeit, es mazliet paklausījos arī ekspertu viedokļus, un ņemot vērā, cik ļoti savainots ir Buccaneers sastāvs, ir iespējams, ka viņi, ne tas, ka neiesprings šajā spēlē, bet, iespējams, pataupīsies mazliet uz vērtīgākām spēlēm, kas būs savā divīzijā jāuzvar. Tāpēc es uzliku ka 6 punkti. Principā touchdowns man ir vajadzīgs, lai Detroit uzvarētu. Un es domāju, ka Detroit gan ir labi ieskrējusies. Ok, Chiefs viņus bijuši samīcīja, bet es domāju, ka viņi atgūsies un paņems. Tā kā jā, Lūkosim, kas mums no tā visa būs sanācis. Sekosim līdzi. Tagad atkal 2 nedēļas skatāmies amerikāņu futbolu. Mēs atgriežamies jau pēc 2 nedēļām. Tuvojas īstenībā Ziemassvētki, vai ne? Jāsāk pelnīt, nevis zaudēt. Jāsāk pelnīt, tieši tā. Tā kā, jā, katrā ziņā sekojam līdz amerikāņu futbolam, pašērojam, padalāmies, nolaikojam un skatāmies amerikāņu futbolu. Ierasti kopā ar jums bija Vēstnieks Gaigalietis, Jānis Stašulis. Jā. Un skatāmies, baudam, lai visādi citādi viss forši, rudens sācies, vēl jau vairāk jāvelta laiks sportam. Jā, atā. Atā.